Nīcas novada iedzīvotāji jau ilgi lūguši, lai autobusu pieturās ierīko apgaismojumu. Tagad tas beidzot izdarīts. Šonedēļ gaismas laternas uzstādīja pie Grīnvaltu, Pērkonas, Bernātu un Jūrmalciem pieturām, kā arī Nīcas autobusu galapunktā. Zinot iepriekšējo pieredzi, cik izmaksā elektrotīkla pievilkšana šādiem objektiem, mēs parēķinājām, ka šāda veida stacionāras iekārtas, kas darbojas no saules un vēja, praktiski pāris gados atmaksāsies, nekā veidojot projektus, velkot līnijas un tā tālāk. Ar saules un vēja enerģiju darbināmā apgaismojuma ierīkošanai 5 autobusu pieturās Nīcas novada doma atvēlēs 15 630 latus. Pārējās pieturas diennakts tumšajā laikā joprojām būs neapgaismotas. Principā šīs te, kur ir uzbūvētas arī būs, tur ir lielākais iedzīvotāju pieplūdums. Mēs arī no tādas puses vērtējam. Tur, kur, teiksim, viens iedzīvotājs, nebūtu kaut kā loģiski. Ar zaļo enerģiju darbināmās laternas uzstādīja kuldīgas firma AB Termo, kas šeit sadarbojasies ar Liepājas uzņēmumu Neišar Power. Pēc viņu teiktā vislielāko darbu sagādājusi ieceres saskaņošana ar valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts ceļi, kas satraukusies, vai apgaismojums tumsā nežilbinās autovadītājus. Gaisma ir pietiekoši spilgta. Tur varēs saskaitīt pasažieru naudiņu pirms iekāpšanas autobusā, izlasīt, varbūt arī pat grāmatu palasīt, ja tāda būs paņemta līdzi. Pietur jaunais apgaismojums ražots Ķīnā un uzstādītāji tam dod 2 gadu garantiju. Baterijas esot arī gana jaudīgas, lai bez saules un vēja turpinātu dot lampai enerģiju vēl 3 diennaktis. Ekonomiskāk pieslēgums nav vajadzīgs, pa elektroenerģiju nav jāmaksā nevienam, un dizainiski ļoti labi izskatās. Ja mums pašiem Latvijā ir saule un pietiekoši vējš, kāpēc mums vajadzētu maksāt par elektroenerģiju? Abu iepriekš minēto uzņēmumu pārstāvi stāsta, ka pasūtījumu šāda veida apgaismojumu ierīkošanai Latvijā kļūstot arvien vairāk. Šobrīd gan galvenokārt lauku novados, taču viņi cer, ka zaļo enerģiju ielu apgaismojumam nākotnē izvēlēsies arī pilsētas. Ines Ķester, Arturs Plotnieks, TV Kurzeme.